Labvakar! Es esmu Andersons. Jūs man atceraties no tādām kino lentēm kā 4 stundu seminārs par Igaunijas ātro uzbrukumu vai Soku ģimenes kino skautings. Ar Igaunijas kungu basketbola valsts vienību pirmoreiz tikāmies tad, kad es vēl biju tikai puika 1924. gadā. Tā ir pirmā starptautiskā grozbumbas spēle Eiropā. Un nekas nav mainījies. Tūkstoš 996. gadā Tallinā Latvijas un Igaunijas vīriešu basketbola valsts vienības aizdīja ļoti svarīgu kvalifikācijas turnīru maču. Kāpēc es to stāstu? Tā laika talantīgais ģenerālsekretārs Edgars Šneps viesnīcā bija aizmirsis savus sporta čības un iesildīties devās ielas apavos. Bet žurnālists Māris Siliņš raitā solī devās uz viesnīcu pakaļ talantīgā ģenerālsekretāra sporta čībām. Un būtiski, ka viņš šīs čības atveda. Un pateicoties viņam, Edgars Šneps varēja veiksmīgi nosegt tā laika Igaunijas basketbola valsts vienības līderi, Nacionālās basketbola asociācijas rūdījumu guvušo Martinu Mürsepu. Un kas būtiski? Mēs uzvarējām. Vai jūs kaut ko sapratāt? Rezumējot mūsu pagātni, es gribu, lai tu zini, ka beidzot ir atradusies kāda komanda, ko mēs mēdzam uzvarēt biežāk nekā viņi mūs. No 27 tikšanās reizēm 16 uzvaras mūsu kontā. Jā.